Sveicināti, florbola draugi, pieslēdzamies pārpildītam Kocēnu sporta namam, kur šodien principiāls derbijs, Valmieras novada derbijs, Kocēnu Rubene un florbola klubs Valmiera Becei. Brāļi kā sarunājuši, vienu brīdi spēlē viens, vienu brīdi otrs, bet no abiem kopā ļoti maz šo sezonu ir sanācis uzspēlēt. Dūmiņš, šodien arī nav Andris Jēkabsons, bet ir Kārlis Bitmanis, kurš izmantojot Kārļa Dūmiņa piespēli gūst vārtus. Spēle vārtu priekšā cīņa par bumbiņu, izdodās izdarīt metienu Semjonovam. Un šeit nesaprotās divi valmierieši un gandrīz tiek sodīti ar vārtu zaudējumu. Dūmiņam neizdodas pārspēt Rogaini. Un bumba ir vārtos. Valmieriešu pirmais virknējums tomēr noorganizē precīzu izspēli. Jau mirkli iepriekš bija tuvu precīzam metienam valmierieši. Liepiņš. Dziļāk aizvārtē Semjonovam. Izdodās piespēli Brokam. Nesevišķi aizmīgi arī Roberts Trepšs mēģināja sākumā ķert, tad mēģināja atsist ar ķiveru. Valmierieši salīdzinoši maz pirmajā periodā iespēlēja trešo maiņu, bet tajā pašā laikā iespēlēja arī jau vienu no rezervistiem, bet iespējams Rāls Matīs Balodis parāda, kādēļ viņš ir iekļauts izlases sastāvā startam pasaules florbola čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Ar 9 uzbrucējiem un 5 aizsargiem, bet 1-1 Buhrots. Buhrots negūst vārtus otro spēli pēc kārtas. Skaista epizode. Valmierā ir sliktākais vairākums, tikai 8 gūti vārti. 8 gūti vārti ir arī RTU Rockets. Varbūt tur slēpjās Valmieras problēmas. Te gūsta vārtus Liepiņš. Un tiesneši vārtu gumu tomēr šoreiz neatzīst. Laikā tad Valmierai turpinās skaitliskais vairākums, vēl gandrīz 50 sekundes, bet Keišs atbruņo Broku izgājiens vienatnē pret vārtiem, atvaira epizodi un soda metiens uz Valmieras vārtiem. Lūk, cik zibenīgi viss mainās. Jurs vēl pirms Bulīša izpildes paskatās uz Valmieras faniem un ir gatavs pārspēt Ārvi Kalniņu. Zilberts māna, bet aizmet bumbu garām vārtiem. Rubene aizskrēja un guva vārtus arī skaitliskajā mazākumā. Un te ir trijatā pret vārtsargu. Keišs piespēl Brīvulim, bumba vārtos 2-2. Unikāla situācija. 3-0 izskrien, jeb 3-1 vārtsargu. Brīvulis vārtu priekšā Bērziņam. Ritvers neizdodas Ritveram izgriezties starp 3 pretspēlētājiem, bet lieliski kārtliņa piespēle uz Gvido Laugu, kurš bija pilnībā aizmirsts Rubens laukuma pusē, bet tikpat aizmirsts ir jau pretinieku komandas uzbrukumu līderis Matīs Celms. Šķiet, ka Arturs Bračka vairs vai nu nespēlē, vai ļoti maz spēlē trešajā. 2-1 pārējā. Zemelis aizmet garām vārtiem. Tieši Mārcim pašlaik pēdējais vārdu gums šajā spēlē. Un te no vārtu priekšas vairs nav Mārcim Brīvulim pēdējais vārtu gums, jo Bērziņš pelnīja šodien piespēli. Līdz beidzot to nopelna iespēle vārtu priekšā un Mārtiņš Jēkabsons. Jau mazāk kā 10 sekundes līdz perioda beigām. Keišs met un Keišs iemet 4-2 LV līgas regulārās sezonas beigām. Un vai te būs soda metiens? Vai te būs soda metiens uz Valmieras vārtiem, vai tikai 2 minūtes Brīvulim par spēli ar augstu nūju. Visu uzmanību Matīsam Salmiņam un Robertam Trepšam. Vai Matīsam izdosies atkal pietuvināt savu komandu līdz -1 uz rezultātu tablo? Zilberts nepārspēja Rogaini. Kā jau veiksies Matīsam? Matīs arī aizmet garām. Tāpat kā Juris Zilberts, tā kā vārtsargs savu uzdevumu paveic.
Un bumba ir vārtos. 4-3. Kas neizdevās Matīsam ar soda metienu. Tās izdodas no spēles. Brokam izdodas pārtiept Zilberta piespēle Semjonovam un Trepšs lieliski darbojas vārtos. Un tagad arī no vārtu priekšu spēja neutralizēt Pāvela Semjonova metienu. Pāvels tiek nogrūsts. Vārtsargs ieņēma pozīciju. Rubenai gan jau ar labojumiem, ņemot vērā, ka ir ierobežots aizsargu skaits un Keišs negūst vārtus. Lieliski nospēlēja Matīs Celms, pārķēra bumbiņu, pakrīt Matisons un Valmiera vārtu mēģināt izmantot vēl pēdējās sekundes skatas kā vairākumā un Pāvels Semjonovs skaisti ar parāda roku tehnisko meistarību un 8 sekundes pirms vairākuma beigām gūst vārtus. Celms. Uz vārtu priekšu Ingaram Matisonam 5-4. Arī Rubenai pietiek ar vienu vienīgu metienu. Salmiņš nāk laukumā stiprā vietā, Matīsam jāmet, Matīs met, bumba vārtu priekšā. Ir sirēna, spēle beigusies 5-4. Uzvara Kocēnu Rubenai.